Es esmu Inese Zandere, un lūk, ar to es arī nodarbojos. Es rakstu dzejojus, prózu, un rediģēju un izdodu citus rakstītas grāmatas. Un ornitoloģijas biedrībā es pat īsti vairs neatceros, cik gadus es esmu, jo tas ir tik ilgi, ka jau tas skaits ir nojucis. Un mēs atrodamies bērnu grāmatu izdevniecībā Liels un Mazs. Tas ir uzņēmums, kurš daļai pieder arī man, un kurā es strādāju jau 20 gadus. Man liktos, ka ir dīvaini nenonākt līdz putniem, jo putni vienkārši visu laiku ir. Viņi nokļūst manā redzes un arī dzirdes lokā, pat tad, ja es tā speciāli to nemeklēju un nevēlos. Un es putnus pamanīju, protams, bērnībā, jo es neesmu tāds pilsētas bērns, bet mazpilsētas nomalis bērns, kam varētu teikt, visapkārt putni dārzā, laukā un mežā vienkārši nepārtraukti bija. Un tā kā mans tētis bija ļoti sirsnīgi noskaņots pret putniem, viņš bija skolotājs. Un es viņu vienmēr atceros ar teicienu, mans draugs Erickiņš, kad viņš izdzirdēja, ka dārzā Erickiņš kaut kā dzied. Viņš pievērš uzmanību tādām lietām, ne tikai putniem. Pateicoties viņam, es arī pazīstu sēnes un arī vienu otru augu, jo mēs abi kopā mūsu dzīves labā, un arī zīves, jo mūsu dzīves labākā daļa ar tēti kopā vadītā bija tieši ārā, mežā vai makšķerējot ezerā, viņš man ņēma līdzi un tam līdzīgi. Vienkārši es putnus kaut kādā veidā iemācījos redzēt, uzreiz būt ar viņiem kopā. Tālāk, vēlāk, tādā pieauguša cilvēka dzīvē nonākot, varētu teikt, ka es iemācījos redzēt, dzirdēt, pamanīt ornitologus, jo man iznāca ar daudziem dažādos veidos būt kopā. Pirmām kārtām tie bija, es nezinu, vai toreiz viņus jau varēja saukt par ornitologiem, bet tad, kad man bērnu tēvs Egils Zirnis mācījās biologos, tad es, protams, ar brāļiem Strazdiem sapazinos, jo tur bija cieši saistības, jau viena gada gājuma cilvēki. Un pēc tam vēlāk es sāku draudzēties ar Jānu Baltvilku. Tas bija gan tādēļ, ka mēs bijām kolēģi literatūrā un bērnu literatūrā tieši. Mūsu gaitas bija ļoti cieši saistītas. Mēs preses namā vadījām bezgalīgi daudz kopīga laika, un ne tikai preses namā, bet arī visur kur. Un viņš man iepazīstināja arī ar ģenerāli, ar Lipsbergu. Tā kā man bija ļoti labi skolotāji, varētu teikt. Ja. Un tad drīz pēc tam kaut kad es arī nolēmu, ka es gribētu iestāties ornitoloģijas biedrībā, ne jau nu gluži tāpēc, lai tā nopietni pievērstos putnu vērošanai, bet galvenokārt tāpēc, lai atbalstītu putnu pētīšanu un visas tās lietas, kas teiksim, saudzē dabu un ir putniem labvēlīgas. Un es varēju tajā piedalīties divos veidos. Pirmkārt, kā jau visi biedri maksāt biedru naudu, bet es arī sapratu, ka es varu, tā kā es rakstu un beigās esmu gadu gaitā kļuvusi par tādu samērā publisku personu, tad faktiski es gribēju ornitoloģijas biedrībai labu darīt arī tieši ar to, ja, ka es varu gan grāmatās, gan kaut kādos publiskās izpausmēs palīdzēt, popularizēt, atbalstīt tās lietas, kurām es ticu un par kurām es interesējos. Tā tas ir izveidojies. Bet pati tā putnu klātbūtne nekad nebeidzās, jo man jāatzīstas, ka es neesmu nekad piedalījusies nekādos mērķiecīgos putnu vērošanas pasākumos. Bet tas ir tādēļ, ka es visu laiku atrodos tādā vidē, kur putni ir. Un es to raksturošu ar vēl vienu ornitologu, ar kuru man izveidojās tādas draudzīgas attiecības, un proti ar Edmundu Račinska piemēru. Viņš apmeklēja mani tur, kur es vasarā tos putnus redzu visu laiku, un proti tas ir Daugavas krastā, 8 kilometri no Dvietas uz Dunavas pusi, bet turpat jau tāda Vietas paliena ar roku aizsniedzama. Un Edmunds vienreiz pie manis viesojoties aizveda mani tieši uz to palienu, tur, kur Vietas upe ieteka Daugavā uz to pusi.
un izstāstīja, ka ir metode, ar kuru nosacīti var aprēķināt to zosu skaitu, kuru mēs pašlaik redzam, ja? Zināmā kvadrātiņā un tā tālāk. Un tad viņš teica, nu tagad tu vari redzēt apmēram 15,000 zosu. Nu, lūk, un tā vide ir, tāpēc, ka mūsu lauku māja stāv tieši Daugavas krastā, burtiski Daugavas krastā, un tur ir sēres. Un tur ir ārkārtīgi plašas iespējas visus ūdensputnus, un arī ne tikai ūdensputnus, bet visus, kas tur tuvumā Daugavai uzturās, gan redzēt, gan dzirdēt. Man vienkārši absolūti nekur nav jāiet. Man vienkārši patīk būt ar viņiem kopā, un es viņus visu laiku tur redzu. Otri man mājvieta ir Dobelē, manu vecāku celtā mājiņa ar dārzu pilsētas nomalē, un tur, protams, ir atkal visi, kas dārzā dzīvo. Piemēram, es vasarā vienmēr ārā strādāju, tur zem koka ar datoru sēžu. Un man ir tādi divi draugi, tiem es arī esmu veltījusi vienu dzejoli, Dzilnītis un Dzenis. Viņiem ir obligāti jāmeklē barība tieši tajā abelē, zem kuras es sēžu. Kaut kāda iemesla dēļ šī viņiem ir galvenā abele. Un viņi man met mīzas datorā. Tā ir vienkārši kaitnieciska uzvedība, protams. Ja? Nelaimīgā kārtā visur kaķi. Visur ir kaķi. Un tad, kad Viestures ķerus atbrauc pie manis pasēdēt dārzā un parunāt par savām topošajām grāmatām, tad Erickiņš kliedz kaut kā pie būrīša, jo kaķi staigā, kaimiņu kaķi staigā apkārt. Viestures neko nesaka, bet ik pa brīdim paskatās uz to pusi. Varētu teikt, ka tā mana līdzdalība un vispār tā mana putnu interese ir tāda literāra kaut kādā ziņā. Tas pirmais piegājiens bija tāds, ka es diezgan ilgu laiku tā sākus biju kolekcionēt to, kā latviešu dzejnieki atveido putnu balsis, putnu dziesmas dzejā. Atveido ar valodas līdzekļiem. Cik te man jāpastāst mazliet par kaķi un zirgu. Ja? Tātad šie literārie varoņi radās, tā ir Māras Cielēnas un Anitas Paeglas grāmatas varone Kaķu Martiņa, Rūtas Kuplās izpildījumā. Viņa raksta pati dzeju. Un tas ir zirgs, kas naktī dzied. Laimas Eglītes varonis zīmētais no Multenes 8 kustoņi. Un viņi tika izgatavoti tāpēc, lai brauktu man līdzi uz Prāgu. Jo vienā Prāgas grāmatu tirgu festivālā Latvija bija goda viesis, un mums bija uzticēts pienākums stāstīt par latviešu bērnu literatūru. Nu, ko tu čehu bērniem pastāstīsi par latviešu bērnu literatūru, ja viņi vispār to valodu nesaprot? Un mēs sākām salīdzināt, kā dažādi dzīvnieki runā dažādās valodās. Mēs par zaķīti pajautājām, kā lec zaķītis. Un čehu bērniem viņš lec hop, hop. Un tad, kad viņi no manis un šitiem varoņiem uzzināja, ka zaķītis Latvijā lec cibrits, viņi bija pilnīgi sajūsmā, un viņi leca mums pakaļ vēl pa visu to izstādi, pa toaletē un visur, un sauca cibrits people, gan angliski, gan čehiski, mēs esam cibrits ļaudis. Nu, un ar putniem ir tieši tas pats. Mēs runājamies ar bērniem, tad es viņiem pajautāju, kā saka pīla, un viņi man atbild pēk. Un ja viņi aizbrauktu pāri robežai tepat uz Lietuvu, tad tur pīla saka ut. Un ja tā par to pašu pīli apvaicātos itāļiem, tad viņi saka kvā, kas mums liktos pavisam neadekvāti, ka tā varētu būt vārda, varbūt drīzāk. Ja? Nu, respektīvi, dzejā, protams, ka subjektīvi iznāk tā atveidošana, bet tur ir arī kaut kāds objektivitātes moments, kas ir saistīts ar to, kas tā ir par valodu, kurā atveido. Ja? Un es krāju, tātad es meklēju vienkārši, es neatceros, kā tas sākās, bet katrā ziņā man tas ļoti iepatikās. Es savācu diezgan lielu kolekciju ar tiem piemēriem, kā tad latviešu dzejnieki ir atveidojuši. Tur sākot ar Aspāzijas krāšņaņiem, Lakstīgalas atveidojumiem, ja? Un, protams, beidzot pat ar sevi arī. Un tad mums ar Edmundu Račinski bija izveidojies tāds kopdarbs, ar kuru mēs vairākas reizes esam, tā teikt, performējuši publikai, ka es stāstu par šiem atveidojumiem, bet Edmunds atskaņo savus reālo putnu balsu ierakstus, un tad mēs salīdzinām to, un pēc tam bērniem uzdodam vēl kādus, teiksim, testus beigās veikt un tam līdzīgi.
Tad tas bija viens veids, un otrs, protams, sākās tad tā mirklī, kad Viesturs Ķerus kļuva par rakstnieku un atsūtīja man savas grāmatas Meža meitene Maija manuskriptu, kas mani ārkārtīgi iepriecināja, jo tas pārāvums jau bija diezgan pailgs, kad nebija radušās latviešu bērnu literatūrā tādas grāmatas, kas stāstītu bērniem par dabu. Un tad mēs kļuvām par kolēģiem, draugiem, biedriem un vispār par komandu gandrīz vai jāsaka ar Viesturu. Un Maijai sekoja tāda īsta putnu grāmata, proti Koras pasaules, kas stāsta par zaļās vārnas piedzimšanu, ceļojumu un atgriešanos. Un droši vien, ka taps vēl kaut kas. Un es tagad esmu Viestura redaktore uz mūžu, es tā ceru. Ja? Tā nu ir sanācis, ka tad līdz ar to mums arī ir izveidojusies tāda kopīgas uzstāšanās forma, ko mēs varam sniegt bērniem. Tā ir saistīta šoreiz ar manu grāmatu, dzējoļu grāmatu, bet arī mums ir sagatavota attiecīga prezentācija, kur mēs rādam putnu attēlus un Viesturs tos komentē, mēs uzdodam bērniem visādas jautājumus. Respektīvi tā daba ar to literatūru iet visu laiku tādā ciešā saistībā. Un visjaukākais ir tas, ka ornitoloģijas biedrības pīlārs Viesturs Ķerus prot šādus dzējoļus no galvas un raujas viņus skaitīt. Tā kā es nemaz pati pie visu lasīšanas netieku, mums ir jādalās ar dzējoļiem. Lūk, tā tas notiek. Ja mēs runājam par dzējoļiem un to attiecībām ar bērniem un to, kā bērni tiek iesaistīti sarunā par putniem, tad neapšaubām es tur jūtu to atdevi. To var sajust kā bērnu interesi, kā to, ka viņi grib pēc tam mums pastāstīt, ko viņi ir redzējuši, kādus putnus viņi pazīst. Vārdu sakot, tā ir tāda dzīva cilvēciska saikne, un no kuras, zinot to, cik ļoti tādi bērnības iespēja nogulsnējas un paliek, es domāju, ka to pozitīvo efektu es tiešām sajūtu, ka tas ir reāls. Bet ir otra puse šai lietai. Putni jau neeksistē tukšā vietā, putni dzīvo dabā. Tas viss ir saistīts savstarpēji. Un tā otra puse, kas ir galvenokārt saistīta ar meža aizstāvību, un kurā es arī esmu iesaistījusies un rakstījusi publiskas vēstules un gājusi piketos, un ne tikai piketos, bet arī, teiksim, uz prezidenta kancelēju un tam līdzīgām vietām. Nevarētu teikt, ka es izjūtu, ka, teiksim, valsts līmenī šī atdeve būtu. Cilvēciski jau jā, neraugoties uz to, ka meža aizstāvība ir tāda lieta, kas tiem darītājiem sagādā ļoti daudz negatīvu emociju, tāpēc, ka viņi tiek apsaukāti un dažādi mēģināti interpretēt kā sautīgi labuma guvēji vai arī kaut kādi pustrakie, kuri domā, ka viņi var uzspiest nesakarīgas lietas pārējiem ārkārtīgi praktiskajiem sabiedrības locekļiem. Ja? Tas nu vēl būtu tā, jo es arī jūtu, ka ir tikpat daudz dombiedru. Nav tā, ka tikai tā negatīvā attieksme nāk atpakaļ, bet kas attiecas uz, teiksim, zemkopības ministriju, piemēram, pēc, ja minēsim šo konkrēto institūciju, es nedomāju, ka tur no šīm mūsu publiskajām cīņām būtu tāda nopietna atdeve nākusi atpakaļ. Tas ir visu laiku cīņa ar kaut kādu, es nezinu, sasalušu kaut kādu veidojumu, kurš nav elastīgs un kurš tikai vārdos paziņo, ka jā, ir jāmeklē kompromiss, bet reāli netiecās ļoti to kompromisu meklēt. Bet, kā jau Viesturs man kādreiz brīdināja pirms daudziem gadiem, vai tu tiešām gribi tur iesaistīties, tu zini, ka tas būs, viņš ir tāda nopūta, tu zini, ka tas būs ļoti nepatīkami. Ja? Tā kā vārdu sakot, jā, ja runa ir par bērniem un dzeju, un attieksmi pret dabu, tad tur es jūtu reālu labumu no tā, ko es daru. Savukārt, jā, tajā publiskajā tāpā nopietnajā cīņā par Latvijas dabas vidi, tur var būt netik gluži. Ja? Un ja zemnieki, piemēram, grib protestēt pret pesticīdu aizliegumiem, protams, ka mēs esam pieraduši domāt, ka zemnieks tas jau ir Latvijas kultūras pamats. Viss zemnieks tas ir vienkārši jau, to jau nevar apstrīdēt. Zemnieks tas ir zemnieks. Ja? Nav tā vairs sen. Tā vairs sen nav. Un te tiešām tas kompromiss ir jāmeklē no abām pusēm kaut kāds saprātīgs. Es arī esmu mērenas dabas cilvēks, kam liktos, ka agresivitāte ir apkaunojoša. Un tomēr, kaut kādā mērā man liekas, ka varbūt mēs Latvijā esam pārāk,
tādi korekti pret savu uzskatu panākšanā. Varbūt, ka mums arī vajadzētu tomēr kaut kā spilgtāk rīkoties. Es īsti nezinu, kā, ja? Bet, ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek visās valstīs, tad tur visur ir kaut kādi ekstrēmāki izpausmes līdzekļi, ar kuriem tiek aizstāvēt savas idejas. Varbūt mēs esam par daudz rāmi, mums gribās tā, lai, un droši vien, ka arī tā tas ir iespējams, respektīvi runājot, iesniedzot dokumentus, ejot visus, teiksim, akceptētos, pieņemamos sabiedrisko attiecību ceļus un tā. Bet tas noteikti iet šausmīgi ilgi. Varbūt, ka mums vajag dažus emocionālus sprādzienus, kas varētu kaut kā pātrināt šo procesu. Pirmkārt, tā klātbūtnes sajūta. Tas, ka tu neesi nekad viens. Tu esi dabā vienmēr kopā ar tiem putniem. Tas ir vienkārši pamats visam, kas man tur patīk. Otra lieta ir tāda, ka man putnošanā, tāpat kā arī vispār dabas vērošanā, ir ļoti svarīgi tas, ka man vienmēr gribas zināt, kas tieši tas ir. Ja? Un ja viņu kaut kā sauc, tad kāpēc viņu tā sauc? Ja? Un par ko viņš vēl liecina, par ko liecina viņa klātbūtne? Ja? Vai, teiksim, viņa klātbūtnes trūkums. Konkrētība un iesaistītība tajā kopējā. Un caur putnošanu, protams, ka to var sajust. Ja? Es vienkārši labprāt gribētu garākas pastaigas veikt pa mežu. Bet pašlaik es tādas ļoti garas nevaru. Un tad paldies Dievam, ka man ir tās vietas kā dārzs un upe, kur man viss atnāk pats. Ja. Vienkārši fiziskais nogurums, tas man krīt uz nerviem. Es gribētu, no sirds gribētu daudz lielākos brikšņos doties iekšā, bet ja es nevaru tās kājas tur izcilāt, tad, diemžēl, rodas ierobežojumi un tie kaitina ļoti. Nē, es nepazīstu visus putnus. Man ir, es esmu izmācījusies vienu reizīti Andra Dekanta putnu vērošanas kursos, atpazīšanas. Ja? Kāpēc es pateicu šo vārdu? Man īstenībā šausmīgi kaitina vārds atpazīt. Jo, manuprāt, ir tā, ka tu vari atpazīt to, ko tu jau pazīsti, ko tu esi iepriekš pazinis. Tagad tu viņu ieraugi un atpazīsti, tas ir tas, ja? Bet šis vārds ir izspiedis normālo vārdu pazīt un iegūlies tajā gultiņā viens pats un ieplaties un ākoņus šitā, ja? Un tāpēc es teiktu, ka tie ir putnu pazīšanas kursi, nevis putnu atpazīšanas kursi, ja? Jo es pirms tam varbūt neesmu to putnu pazinusi. Un problēma ir tāda, ka, lai es varētu labāk tos putnus saprast, arī tos, ko es redzu, man vajadzētu viņus redzēt tuvāk. Man ir pašlaik šoki ar acīm, un tas binoklītis, kāds man ir, tas ir tāds arī pašvaks. Es esmu ceļā uz labākām brillēm un spēcīgākiem rīkiem. Un tad es varēšu, izmantojot putnu noteicējus, kas man, protams, ir plauktā, gan latviski, gan angliski, tad es varēšu izmantot tās zināšanas beidzot kārtīgi. Jā, man ļoti interesē tās skaniskais aspekts, tās putnu balsis. Tur gan es gribētu savas zināšanas padziļināt, jo nedzirdēt to nevar. Saprast nevienmēr izdodas, un man tas ir ļoti svarīgi. Man tā putnu muzikālā puse ļoti patīk. Šajā grāmatiņā ir viens tāds gabals, kas saucās Čunčiņa valodas. Un es pat iesaistīju vienu brīnišķīgu meiteni. Elza Ķirpīte ir maza meitene, 10 vai 11 tagad viņai gadi. Viņa ir latviešu meitene, bet viņa dzīvo Somijā. Un tur ir arī liela niedrāja, un tur ir liela putnu bagātība. Un tā Elza Ķirpīte ir tāda meitene, kura putnus ļoti mīl, par viņiem interesēs. Viņa zina pat sugu latīniskos nosaukumus. Un var sakot, tur ir viss kārtībā ar putniem. Un tad, kad es rakstīju šo dzejoli, man vajadzēja uzzināt, kā čunčiņš saka somiski. Jo čunčiņš mums saka čunčiņ, mēs to ļoti labi dzirdam. Angļiem viņš saka čif čaf, krieviem viņš saka teņ teņ, vāciešiem viņš saka cilp calp, somiem viņš saka tilt talt, igauņiem viņš saka silk solk, latīniski viņš saka, kā jau jūs visi zināt, droši vien, filoskopus kolibita. Ja. Un Elza man palīdzēja uzzināt, kā tad čunčiņš runā somiski.
Par to viņai arī pateicība. Kā arī vienkārši par to, ka man ļoti iedvesmoja tas, ka ir tāds bērns, kuram tik ļoti interesē putni. Mans mīļākais putns ir pupuķis, un tam ir vairāk iemesli. Pirmais iemesls ir tāds, ka manā bērnībā pupuķis bija bieži redzams. Dobelē tādā strautiņā aiz mājas, tādā graviņā bija mežābele, un es atceros pilnīgi tagad šo ainu, kā pupuķis tur sēž. Otrakārt, man bija tāda grāmata, kas saucās, kā viņi vispār īsti saucās, Zīlīte žubīte vai kaut kā tam līdzīgi, latviešu tautas dziesmas par putniem ar ārkārtīgi iespaidīgām ilustrācijām. Un tur bija pupuķa ilustrācija, vienkārši fantastiska. Pupuķītis, pupu prasa. Neatceros, kur sēdēdams, jā. Un tā bilde man vienkārši iespaidoja. Trešais un būtiskais iemesls ir tāds, ka pupuķis, kurš šeit ir redzams līvānu stikla izpildījumā, un to man ir uzdāvinājuši kaimiņi no Ģertrūdes ielas, tā ir specializētā skola bērniem ar attīstības traucējumiem, un viņi attīsta tos bērnus patiešām dažādos veidos, tā skaitā radošā, ar visādām lasīšanām, dzejoļiem, ar ekskursijām, un viņi man atveda šo pupuķi no līvāniem. Bet man pupuķis ir ļoti svarīgs arī tāpēc, ka, man liekas, pupuķis viens no tiem putniem nedaudzajiem, kur skaits palielinās. Jo viņu aizvien biežāk var sastapt un ieraudzīt. Un ja sākot dzīvot pie Daugavas, tur nekādu pupuķu nekad es neredzēju, tad tagad jau 2 vasaras pēc kārtas pupuķis ir viesojies manā pagalmā. Šis padoms ir ietverts manas grāmatas nosaukumā. Mums liekas, ka mēs vienmēr tos putnus redzam, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņi redz arī mūs. Un mans sparnotais padoms ir dzīvot tā, lai būtu, kas uz mums paskatās, lai būtu, kas mūs vēro, lai putni būtu vienmēr kopā ar mums, lai putni mūs redz.